Tīklā TTT leģendas dzimšana. Filma stāsta par pirmo sieviešu basketbola komandu, kas 50. iedvesmo visu Latviju. Aktieri, saņēmuši scenāriju, pēta savas lomas. Kā padomijā piepildīt savus sapņus, pielāgoties, bet nepadoties. Gadiem glabāti noslēpumi. Kā piemuļķot PSRS. Kur tu man esi atvedis? Kad zini, Alberts spēlēja basketbolu pats pirms tam, bet reku sākās 40. 44. Filtrācija, visu, kur viņš nokļuva. Viens, ka tu esi tagad saprats, ka viņš ir tāds, varētu teikt, mierīgs, bet ar humoru izjūtu. Tieši tā, viņš bija mierīgs un nosvērts, un tas kaut kā labi sasaucis ar mani pašu. Un viņš kopā ar Zālīti izveido tādu saliņu, kurā ir tīra latviešu komanda, lai saprastu, cik tas varbūt ir bīstami tajā laikā, vai kāds ir fons. Vai gribētos, lai tu satiec cilvēks, kas ir saistīti ar tā laika, sauksim to pa lielāko ļaundaru Pelši, kurš tomēr ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc Latvijai bija tik grūtāk nekā Igaunijā, Lietuvā, un cik Albertam īstenībā varbūt bija grūti tai laikā to visu turēt kopā. Te mēs esam. Kā bija tas pilnais nosaukums šeit? Latvijas komunistiskās partijas, centrālās komitejas, politiskās izglītības nams. Šī ir akta zāle, ja? Šī tā lielā zāle, jā. Smadzeņu skalošanas centrs varētu pat teikt. Smadzeņu skalošanas skola. No šīs skatuves, no šīs tribīnes. Tribīnes, jā, teiksim, skanēja visas tās svarīgās runas. Arvīds Pelš. Skaitā arī, jā, Arvīds Janovičs. Es zinu, ir tāda pilsētas leģenda. Bijis plāns pārdevēt Rīgu tieši Pelšas laikā par Gagarinu. Jā. Vai Gagarino gradu kaut kā tam līdzīgi. Tas bija tik tiešām sevišķi tiem, kā saka, ticīgajiem, ortodoksālajiem padomju ļaudīm, jā, ļoti liels notikums. Un ne tikai to arī pasaulē uztvēra savādāk, jā. Latvijā varbūt tas bija nedaudz savādāk uz to skatījās, jā, jo galvenokārt, ja, teiksim, ir tas slavenais pantiņš, ko citē gaisā lido Gagarins, bet mums jāēd margarīns, jā, teiksim, un tas vairāk tika saistīts ar tām vietējām nebūšanām pārtikas apgādē un citām lietām. Jā, bet partijā tomēr tas bija tāds, es teiktu, pacēluma brīdis, un šajā pacēluma brīdī, protams, kāds varēja arī izteikt šādu te viedokli. Vai tas bija Pelš, vai tas bija kāds cits, un kāpēc tas vēlāk pārvērtās par tādu kā stāstu, ja, ko šajā vietā stāstīt, to mēs, diemžēl, nezinām. Atļaujiet man apliecināt Padomju Savienības komunistiskās partijas centrālajai komitejai, ka Latvijas komunistiskā partija vienmēr ir bijusi un arī turpmāk būs uzticīga diženās Ļeņina partijas vienība, ka tā netaupīs pūles komunisma uzcelšanā un izpildīs jebkuru Padomju Savienības Ļeņina komunistiskās partijas centrālās komitejas uzdevumu. Ļoti daudzi mūsu lasītāji jautā, kā izturēties pret vecajām tradīcijām. Sevišķi daudz jautājumu sabiedriskās organizācijas un redakcijas saņem par tā saucamo Līgo dienu. Šo parašu baznīca un vēlāk arī buržāzija, jo plaši izmantoja savos nolūkos. Tas ir darba ļaužu sašķelšanai, nacionālā naida kurināšanai, šķiru sadarbības sludināšanai. Lūk, ko izmantodama Līgo dienu propagandēja latviešu buržāzija. Piemetināsim vēl, ka visa Līgos svinēšanas sākās un beidzās parasti ar apdzeršanos, kas organiski sveša darba cilvēkam, jaunas dzīves komunistiskas sabiedrības cēlājam. Ja mēs sākam ar dokumentiem, tur ir ļoti dīvaina lieta, ja, ka, teiksim, ka Jāņi nekad nav bijuši aizliegti. Principā bija vienkārša lieta, ja, ka 60. gadā pēkšņi, ja, no
brīvdienām no svinamo dienu, ja, teiksim, kalendāri, ja, pazuda šī te Jāņu diena, ja, un tā viņi arī, kā saka, līdz pat 80. gadu beigām tur neatgriezās. Un sabiedrībā tika izplatīts viedoklis, ka tas bija saistīts ar Arvīdu tieši Pelšas, ja, šo te nepatiku pret visu latvisko, un faktiski, jā, teiksim, šos te Jāņu svinētājus arī vajāja, ja, jo nerekomendēšana, jā, tika uztverta kā faktiski aizliegums, un tad cilvēki arī tika dzenāti, ja, bet pēc Pelšas, kā saka, aiziešanas, jā, arī attieksme pret Jāņiem bija daudz, daudz mīkstāku. Un tāpēc, tad mēs varētu teikt, ka tomēr tas, bija Pelšas pirksts un Pelšas nevēlēšanās. Jā, tas ir, jā. Es šodien uzzināju interesantu faktu, ka viņam esot bijis brālis Jūlijs Pelšs, kurš kara beigās emigrēja uz Amerikas Savienotajām valstīm. Un ka jūs esat viņu saticis un esot pazinis viņu. Vai tā ir taisnība? Es esmu viņu saticis, bet garām ejot, kaut kā viņš bija ļoti aktīvs tieši Ņujorkas latviešu draudzē, kur es biju 40 gadus mācītājs, un arī viņš bija viens no Ņujorkas draudzes Katskiļu nometnes būvētājiem. Jūs, Ņujorkas latvieši, kā jūs skatījāties uz to, ka tomēr jūs jau zinājāt, kas ir viņa brālis, varētu teikt, tautas nodevējs, vai tas kaut kādā veidā nelika arī uz Jūlijas skatīties citādāk? Nē, vienā vārdā, bet cilvēki pat no vienā ģimenē varēja būt atšķirīgi. Bet Jūlijam bija palicis dēls Latvijā. Es tā zinu, ka, un tur ir tas stāsts, ka Jūlijs esot sūtījis viņam dolārus uz Latviju, lai viņš nopirktu Žigulīti. Vai jūs kaut ko zināt sīkāk pastāstīt? Augsts esmu dzirdējis. Labēc nevar, ja man būtu iesāp par to jāliec, nostās. Jā. Liekas, ka Pelša pēc savu raksturu bija cilvēks, kas šo partijas ideoloģiju un partijas kursu vērtēja daudz augstāk nekā ģimene. Ja. Par to liecina, teiksim, arī to, ka viņš nekādā veidā nav nec pretojies, nec arī vēlāk interesējies, kas notika ar viņa pirmo sievu, kuru 38. gada janvārī, ja nemaldos, teiksim, nošāva. Lielā terora laikā, Moskavā, teiksim, tāpat arī vairākiem citiem viņa radiniekiem, ir bijušas problēmas, un Pelše tajās nav iejaucies, teiksim, kā saka, stingri ieturot šo te partijas līniju. Pelšs tai pašā laikā, ar to savu antilatvisko politiku, sabiedrībā, es domāju, nostiprināja to viedokli, ka šī te vara, tā padomju vara, tā nav latviešu vara. Tā ir kaut kāda cita vara, Kā es izprotu, tomēr tad Jūlijs un Arvīds bija cilvēki, kas bija pārliecības cilvēki, bet viņi bija pretējās pārliecības cilvēki. Jā. Es zinu, ka jūs esat viens no tiem studentiem, kas 1989. gadā noskrāvēja no šīs ēkas, toreiz Politiskā institūta plāksni, kas bija Arvīda Pelšas. Faktiski bija pieteikts, ka būs studentu mītiņš. Un pieteicējs bija Gundars Krievs. Tajā laikā viņš vadīja komjaunatni. Viņš man satika un teica, Kārli, vai tu to vari izdarīt? Un es teicu, jau problēma. Tur bija plaķenes vajadzīgs. Un bija vajadzīgas kāpnes, jo faktiski tas bija diezgan paaugsts. Tu to plāksni tagad dabū nost, viņa pasmaga, tu stāv uz kāpnēm. Cik bija cilvēki? Bija pūles vai? Bija gan, kaut kādas. Es nezinu, es teiksim, kaut 30 cilvēki bija noteikti. Un tagad to plāksni, kur tu viņu liksi? Ja? Kā latvietis praktiskais cits teikt, liek maliņā, varbūt, ka nodara. Pārkalsim. Un tā kā mēs bijām, tur bija tādi 4 aktīvi studenti, es teicu, aiziet. Un mēs viņu vienkārši gājām uz tiltu un tad to plāksni vienkārši, tad mēs tādu teikt, tad mēs šitā te, un tad 4 džeki. Un tad mēs aizgājām faktiski līdz akmens tiltam, jo
tā ideja, viņa bija vienkārši tīri spontāna. Nu, lai nebūtu tā, ka paliek. Tad ar pumpura vārdiem no eposa Lāčplējas un ar reizi nāks tas brīdis, kad viņš savu naidnieku viena paša lejā grūdīs, noslīdzinās. Nu, tad mēs viņu pāri malā. Pelša bija jums tāds ļaunuma simbols? Nu, tajā laikā cilvēkiem svešs tas čekista tēls nebija. Un Pelša jau nesaistījās ne ar kaut ko labu. Un tad, kad viņi piešķīra, viņi jau paņem to Pelšu vārdu, bet, ko tu izdarīsi? Nu, un tā vieta ir apmēram šeit. Tad šeit jūs pienācāt un četratā iešķūpinājāt. Jā. Daugavas dziļajos ūdeņos. Jā. Un tad sanāk, ka jūs apmānījāt PSRS kaut kādā ziņā. Jā. Ezapa valodā. Ezapa valodā. Ļoti labi. Ļoti vērtīga diena, un tā galvenā atziņa ir tā, ka visos laikos katram cilvēkam ir izvēle. Izvēle darīt vai izvēle nedarīt, izvēle piedalīties vai izvēle nepiedalīties. Un par to arī lielā mērā ir šī filma par cīņu, netiešu cīņu pret šo absolūti absurdo iekārtu, absolūti necilvēcisko iekārtu. Un aicinu ikvienam no jums par to domāt, par savām izvēlēm, ko mēs izdarām. Arī mazas lietas summējās kopā lielajās lietās.